Piedodiet, bet tie 10 gadi, ko jūs esat saimniekoši, viņi ir atstājuši liels muldēt, Vilni. Šlesterkungs. Beidz muldēt, es 15 gadus neesmu bijis politikā, tu sēdēji 5 gadus, neko neesi izdarījis. Rīga ir nolaista līdz pēdējiem, līdz kliņķiem, un tu esi atbildīgs. Tu esi sūdīgs menedžers, bet problēma ir tas, ka 15 gadus valsti pārvalda bez pārtraukuma vienotība, un jūs esat daļa no šīs vienotības. Vienotības melošana, muldēšana. Es atnācu ļoti normāli stāvēju blakus. Es domāju, ka būs solīda profesionāla diskusija. Jūs sakat, 15 līdz 20 gadiem Šlesers tur domē jums traucē strādāt. Es domāju, biju no 9 līdz 10 gadam, es atvainojos. 5 gadi, tas ir 5 reizes vairāk nekā es biju tajā laikā. Es 15 gadus neesmu jums traucējis. Jā. Problēma ir ne jau pat jūsos. Ja. Pret jums man pat personīgu pretenziju nav. Vienkārši Rīgai pietrūkst viens stingrs līderis, saimnieks, kas var virzīt procesu priekš. Problēma ir vienotības režīmā, kas ir salikuši cilvēkus visos līmeņos. Kopā ar valdību jūs nevarat atrisināt virkne jautājumu. Nu pagaidiet, 15 gadus vienotība ir bijusi pie varas, un tagad jūs sakat, mums 5 gadi pamaz, mēs te ieskrējamies, apskatieties kāda Rīga. Kauns, jā. Cilvēki brauc projām, Rīgas centrs tukšs, lielākā daļa skatlogu pārdot vai izīrē. Tas ir jūsu vienotības nopelns, visi, kas ir šodien strādājuši un to nav atrisinājuši. Un es nevaru pārmest tikai jums. Šlesterkungs, jūs vēl, kā saka, sevi samaziniet savu nozīmīgumu. Mēs atceramies, jūs partija vēl turpināja Rīgas domē būt. Jūs pats no tādiem, ka Saeimas vēlēšanas ir 26. gadā. Mums būs iespēja. Jā, nē, nu es tikai varu pateikt to, ka vienotība ir jāizvāc projām, un Ķirša kungs ir daļa no vienotības. Un es ceru, ka rīdzinieki šoreiz viņiem būs izvēle balsot par Ķirša vadīto Rīgu, jeb par Šlesera piedāvāto. Alternatīvas nav. Ja grib palikt pa vecam stagnācijā dzīvot, tad, kad nekas nenotiek un pie vainas ir visi pārējie, tad lūdzu balsojiet par Ķirsi. Gribat izmaiņas, balsojiet par Šleseru. Jūs gribat redzēt Rīgu, kādu viņi tik pārvaldīja no 2009. līdz 2020. gadam. Nu, ko jūs stāstat par 20. gadu? Droši balsojiet par Šleseru. Ja? Piedošana, Šlesera kungs, jūs neesat nekāds jaunais politiķis. Ja? Jūs esat politikā. Es mācījos vidusskolā, ka jūs jau bijāt ekonomikas ministrs. Tagad jūs pārmetiet man, ka es esmu visu Rīgu un visu Latviju nolaidis uz gruntu. Es tikai pateikšu komentāru. Jūs esat daļa no problēmas. Jūs esat problēma. 15 gadus jūs čakarēt šo valstis pēcdienas, jums ir laika kaut kas vainīgs. Ir tas teiciens par vienotību. Sliktam dejotājiem olas traucē, tas ir pa jums. Jūs vienmēr skatāties, kas ir vainīgs. 15 gadus es nebiju politikā, un jūs sakat, ka es jums esmu traucējis.